Tuvojas Jāņi, kas nav iedomājami bez alus, ugunskura un siera. Tūlīt izsakosim, kā top klasiskais svētku siera ritulis. Jāņu siera siešanas tradīcijas ir daļa no mūsu latviešu kultūras. Tik populārā jāņu siera gatavošanas māksla sniedzas dziļā senatnē. Latviešu uzturā liela nozīme bija pienam, toties siers bija retāk pieejams, tāpēc tika vērtēts īpaši augstu. Rakstiskās liecības par ķimeņu sieru rodamas jau no 1774. gada. No 1950. līdz 1980. gadam Latvijā esošās valdības dēļ jāņu sieru nācās pārdēvēt par ķimeņu sieru, taču kopš 1991. gada nosaukums atgriezās. Straupes pienotava ir viena no Latvijas tradicionālā jāņu siera gatavotājām jau daudzu gadu garumā. Pirmkārt, jāņu sieras, tas ir Latvijas nacionālais sieras. Tas ir pirmkārt. Jo liekas, ka neviena latviešu ģimene, nevieni, teiksim, vismaz jāņi, neiztiek bez jāņu siera. Un tas, kad mēs viņu ražojam, jo, diemžēl, Latvijas piena pārstādes uzņēmumiem vairs palikuši ir nedaudzi, kas tieši ražo šo sieru. Pienotavai nākamgad aprit apaļi 100 gadi, te saimniekojot Straupes piensaimnieku biedrībai. Ulmaņu laikos sviests un bekons bija nozīmīga Latvijas eksporta prece, tāpēc agrāk šeit ražoja sviestu, ko eksportēja uz Krieviju, Kubu un citām postpadomju valstīm. Turpinot iesāktās tradīcijas, šodien piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība Straupe ir pilna cikla uzņēmums, kas veic piena savākšanu, pārstrādi, piena produktu ražošanu, piegādi un tirdzniecību. Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība šodien apvieno vairāk nekā 100 vietējo zemnieku, kuri sagādā uzņēmumam galveno pamatproduktu – pienu. Kooperatīvs lepojas, ka līdz šim tā strādājas ar pluszīmi, tāpēc izdevies gan iekrāt naudiņu ražotnes atjaunošanai, gan attīstīt uzņēmumu tirdzniecības punktus. Tie ir 6 veikaliņi Straupē, Siguldā, Cēsīs, Valmierā, Madonā, Rīgā, kā arī tirdzniecības punkti 4 Rīgas tirgos un piegādes vietas izglītības iestādēs. Apgūstot Eiropas Savienības līdzekļus, ir atjaunots autoparks. Savukārt, ja citur darbinieku skaits sarūk, tad šeit pieaug. 2 gadu laikā uzņēmumam pievienojušies vēl 10 cilvēku, un tagad piensaimnieku kooperatīvs ar darbu nodrošina 64 cilvēkus. Uzņēmuma stratēģija ir sniegt patērētājiem dabīgu un svaigu produkciju, savukārt saviem biedriem, piena ražotājiem, maksāt vienu no augstākajām piena iepirkuma cenām Latvijā. Man ir lepnums par to, ka mēs joprojām esam kooperatīvs, kad mēs esam parādījuši visai piensaimnieku sabiedrībai, kad kooperatīvs var sasniegt labus rezultātus, nevis privāta firma, bet arī kooperatīvs var sasniegt labus rezultātus. Un ka tas mums ir izdevies, par to man lielākais gandarījums. Straupes moto ir kvalitāte. Kvalitatīvs produkts un kvalitatīva pircēja apkalpošana. Uzņēmums strādā ar pilnu jaudu, ražojot saldkrējumu sviestu, sviestu ar kaņepēm un šokolādi, pienu, dažāda tauku satura biezpienus, skābo un saldo krējumu, jogurtus, saldos biezpienu desertus, veselīgo tīrkultūras dzērienu, paniņas un citus piena produktus. Taču, tuvojoties tradicionālajiem latviešu svētkiem Jāņiem, lielāka rosība un uzmanība tiek pievērsta tieši jāņu siera ražošanai. Rīts pienotavā sākas agri, kā jau laukos, līdz ar gaļiem. Ap 4:30 no rīta šoferis saņem gatavos produktus, saliek mašīnā un ved prom pie klientiem. Tikmēr vairākas piena mašīnas dodas 25 km radiusā ap pienotavu, lai no vietējiem zemniekiem savāktu svaigi slauktu pienu. Visgrūtāk šoferīšiem ir ziemā, jo piena savākšana sākas agrāk nekā tiek iztīrīti aizputinātie ceļi. Pienu savāc pat no vismazākajām saimniecībām, pat tādām, kurās ir tikai viena gotiņa. Izslauktajam pienam ar sterili nodezinficētu karoti ņem piena paraugus analīzēm. Pirms sūknēt pienu mašīnā, savācējam jāpārliecinās arī par piena garšu, smaržu un temperatūru un to atbilstību normām. No tā galu galā būs atkarīga jāņu siera garša. Zemniekam atbrīvojas piena dzēsēšanas tvertni, ko atkal piepilda ar svaigi slauktu pienu, savukārt piena auto savākto pienu ved uz pienotavu un ņem kopējās kontrolas analīzes visai saņemtajai partijai. Tālāk pienu separē un iegūst vājpienu un krējumu. Iegūto vājpienu ieraudzētam pievienojot pienskābo baktēriju ieraugu. Noteiktā laikā vājpiens saredz. Sarecējusī masa jāsilda, lai no biezpiena atdalītu sūkals. Biezpienu liek lielā siera vannā un pievieno vājpienu. Maisīšanas un sildīšanas procesā atdalās sūkalas un rodas siera masa. Gala rezultātā iegūto masu ievieto siera maisītājā, kur klāt pievieno sāli, olu masu, saldo krējumu, sviestu un tik ļoti būtisko siera sastāvdaļu ķīmenes.
Maisītājā sildīšanas rezultātā veidojas vijīga siera masa. Darbinieki sieru pilda Jāņu sieram tik raksturīgās apaļās formītēs. Tās ievieto augstuma kamerā uz vairākām stundām, un tad sieru fasē vakuma maisiņos. Šis sieras nedrīkst, teiksim, būt ne par mīkstu un arī ne par cietu. Viņam jābūt tādām konsistences labām, arī pēc izskata jābūt labi noformētām, lai cilvēkam vēlas. Tā kā tur ir komponents daudz, bet, gaumas ir dažādas, tā kā vieniem garšo mūsu sieras, varbūt citiem garšo citas sieras, tā kā. Bet tā kā tas, ko mēs spējam saražot šajā gada laikā, tas viss tiek izpirkts un mums arī pietrūkst. Senākos laikos sprieda, ja siers trekns, tad saimniece laba, bet ja siers ciets un sīksts, tad saimniece skopa. Jo vairāk Jāņu sierā olas, jo siers ir dzeltenāks un gardāks. Lai priecīgi līgojas!